Dzīve ir ļoti negodīga. Neatkarīgi, kur tu ej, ko tu dari, vienmēr liekas, ka viss ir pret tevi. Privātajā dzīvē, kur tev otrā pusīte nekad nenovērtē tevi. Vienmēr, ko tu izdari, nekas nav pietiekoši labi, vai ne? Vai arī darbā, kur kolēģi vai priekšnieki vienmēr ekspektē, ka tu izdarīsi to, ko viņi nav izdarījuši, ka tu strādās vissmagāk, paspīt tam, ka tu jau smagi strādā, vai ne? Nē, viņi sagaida, ka tu strādāsi vēl smagāk. Kā tas ir godīgi, tu man pasaki, vai ne? Ļoti negodīgi. Un tad tu paskaties uz to, kas notiek vispār pasaulē. Politika, kari, viss tas, kā tas ir godīgi pret parasto cilvēku, vai ne? Pret parasto ierindas cilvēku. Tas ir ļoti negodīgi. Un vai dzīve vienmēr tāda ir bijusi? Jā, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad lietas ir bijušas vēl trakākas. Vienmēr viss ir bijis ļoti negodīgi. Uzvar tikai stiprākais, uzvar tas, kam naudas ir vai nepietiekoši, kā spaļi. Parastam cilvēkam viss ir ļoti negodīgi. Nav dzīvē taisnības, vai ne? Dūrē tik spēks, kā tas teiciens, vai ne? Bet zini ko? Tas viss slēpjas tikai tevī. Tikai tevī ir tas negodīgums, tas, ka nav taisnīgi. Kāpēc to varētu prasīt? Ja? Kāpēc? Kā tevī? Tak dzīve ir tāda. Klausies, tu tagad tur sēdi un klausies manu video. Un tu esi tas, kurš jūt sevī to, vai ne? Tu esi tas, kurš jūtas, ka ir netaisnīgi. Tava miesa un asinis un saprāts un apziņa. Tās to izjūt un pašlaik piedzīvo. Tā emocija, vai ne? Redzi, mūsu dzīvi jau arī vada šīs emocijas. Šīs emocijas, kā tāds neredzams kompass, vienmēr virza mūsu uzvedību, rīcību, izvēles konkrētā virzienā. Un ja tevī iekšā ir šis ka ir netaisnīgi un negodīgi, tad viņš arī gribēs sevi visu laiku piedzīvot, un tu pat to neapzinies. Un tu izvēlies būt ar cilvēkiem, tu izvēlies situācijas, kas arī noliks tevi tādā vietā, ka būs negodīgi, būs netaisnīgi. Tevi izmantos, jo tā emocija sevi tādējādi dabū izdzīvot un piedzīvot. Tā kā tas viss ir tava vaina. Tā ir tava vaina, ka tu vēl joprojām neesi atnācis uz izaugsmesterapija.com un neesi parakstījies uz brīvo konsultāciju, kuras laikā es tev varu parādīt, kad tieši tu atļāvi šai sajūtai sevī ienākt, šai netaisnīguma, negodīguma sajūtai. Kādreiz tavā dzīvē tev bija brīdis, kad tu pieņēmi apzinātu vai netika apzinātu lēmumu, ka tev tā ir jājūtas. Jo tā vajadzēja dažādu iemeslu dēļ. Un no tā brīža tava dzīve arī ir tāda, ka viss ir negodīgi. To var mainīt, to var dziedināt, un to var atlaist un integrēt, un var to kontroli paņemt atpakaļ un patiešām tagad darīt dzīvē izvēles tādas, kādas tev patiešām ir vajadzīgas, kas ir par tevi, nevis pret tevi. Un tad viss būs taisnīgi un godīgi. Būs tieši tā, kā tu vēlēsies. Atceries, izaugsmesterapija.com